Vairagu dziedzeris ir ļoti svarīgs iekšējais sekrecijas dziedzeris, kas atbild praktiski par visu mūsu iekšēju metabolismu, par mūsu noskaņojumu, par mūsu iekšējiem metabolismu procesiem. Tas ir, kas viņš atbild par to regulāciju. Un faktiski, katram cilvēkam būtu rekomendējams kaut vai vienu reizi gadā nākt uz šādiem izmeklēm, lai profilaktiski izmeklētu vairagu dziedzeri ar mērķi izliekt kaut kādus mēzglus vai nelielas cistiskas struktūras. Obligāti ir iekļaut šai izmeklējumā arī kakla limfmēzgli. Meklējam, vai nav limfmēzgli palielināta, vai iekaisuma dēļ, vai kaut kādu citu iemeslu dēļ. Šobrīd ir redzams vairagu dziedzera laba daiva, ir redzama kopēja miega artērija, kas ļoti labi redzat, ka ir pulsē tagad, un ir redzama iekšēja jugulāra vēna, kas blakus ir tagad saspiesta ar mānu zondi, bet jūs redzat, ka tās vēnas ir ļoti viegli saspiežamas, un mēs ļoti viegli, reālajā laikā varam redzēt, kā audi rēģē uz mūsu kompresiju, ja? Un dažreiz tas ļoti palīdz īpaši pie vēnu izmeklējumiem. Protams, arī paralēli strādājot ar endokrinologu, ņemot vērā arī asins analīzes un to atradni. Prevalējuši uz sonogrāfijas izmeklējumu nāk sievietes, jo pēc visiem statistikas datiem izmaiņas sievietēm ir 9 reizes biežāk nekā vīriešiem. Bet tomēr vīrieši arī ir ļoti bieži mūsu klienti, jo, kad vīrietim atrod kaut kāds vai mezglainas vai autoimūnas izmaiņas vairagu dziedzeri, viņi būtu daudz biežāk kontrolējami un daudz stingrāk kontrolējami sakarā ar dažādiem zinātniskiem datiem. Un pirms šī izmeklējuma nevajadzīga nekāda kāda specifiska sagatavošanas. Tas ir ļoti ātri un ērti izdarāms izmeklējums, bez kaut kādām sāpēm. Parasti cilvēki pamanā, ka viņam ir kaut kāds iztilpums uz kakla. Piemēram, ja sievietēm ir ļoti izteikta tāda nodoza struma, cilvēki pamanā, ka viņam uz kakla ir iztilpums tajā vairagu dziedzera projekcijas zona. Vai arī, kā pēc analīzēm, izejot ikgadējas tas asins pārbaudas, cilvēks pamana, man ir paaugstināta vairagu dziedzera hormoni, tad, protams, ir obligāti jāizmeklējums un jāiet pie endokrinologa, kas nozīmēs jums papildus asins analīzes, viss izmeklējums un, protams, arī sonogrāfija, jo sonogrāfija mūsdienas tas neatņemama šī diagnostiska ceļa sastāvdaļa un kā primāra izmeklēšanas metoda vairagu dziedzera saslimšanām.